Sveicināti! Mani sauc Gins Rūsiņš, Latvijas autosporta meistars un automašīnas tirniecības konsultants par visām lietām, kas saistīts ar automašīnām. Un šodien mēs runāsim par ekonomisku braukšanu. Svarīgi braukt ar prātu. Mēs līgan uzsākam braukt un mēģinam ātri nonākt pie optimālā ātruma, kur dzinēja apgriezieni nav augsti. Tas mums dod lielu ekonomiju. Braucot pa ārpus pilsētas par lielām šosejām un ceļiem, saucamiem autobāņiem, ir jācenšas braukt, lai dzinēja apgriezieni būtu optimāli. Automašīnas dzinējs vismazāk patērē degvielu strādājot brīvgaitā. Piebraucot pie krustojuma, ja mēs jūtam un redzam, ka viņš tūlīt mainīsies, mēs jau laicīgi ieliekam automašīnai brīvgaitu un lēnām pieripinamies pie šī krustojuma. Pieripināties pie vajadzīgā pagrieziena brīvgaitā, izripojot tam cauri un plūstoši ieliekot atbilstošā ātrumā un turpināt iesākto ceļu. Nevajadzētu apdzīšanas manevru veikt gāzi ručkā. To var izdarīt tikpat labi arī nedaudz mierīgāk. Mēģināt tomēr to darīt drusku piezemētāk, elastīgāk. Ja jums automašīnai riebs būs mīksts, jūsu degvielas patēriņš būs jūtami lielāks nekā, ja tās būs pareizā spiedienā vai pat nedaudz cietākas. Ja riteņi ir, teiksim, viens pret otru nelielā leņķī vai atkal vērst uz āru, atkal mums ir pretestība, kas traucē automašīnai ripot vai braukt. Degvielā ir dažādi piemaisījumi, kas nogulsnējās, un turot zem degvielas līmeni, tas viss tiek ik pa brīdim ierauts degvielas sistēmā. Optimāli degvielai vākā būtu jābūt ne mazāk kā pusē no degvielas vākas tilpuma. Braucot, ieslēgtais kondicionieris motoram palielina slodzi. Un tas nozīmē, ko tas nozīmē? Atkal degvielas lielāku patēriņu. Tā taču tomēr ir viena poga, ko čik ieslēdzam, palika vēsāks, atkal izslēdzam. Tā jau ir ekonomija. Piemēram, vasarā mēs braucam ar visiem atvērtiem logiem. Ne jau vēl tie ražotāji taisa pludlīniju formas, domā par aerodinamiku un mazāku vēja pretestību. Tanī brīdī, kad mēs sākam taisīt vaļā kaut kādus logus, mēs krietni ietekmējam šo visu aerodinamiku un gaisa pretestību uz negatīvo degvielas patēriņu pusi. Bieži uz automašīnām uz jumta liek bagāžniekus. Bet, ja mēs runājam par ekonomiju, tad izmantosim šo bagāžnieku tad, kad viņš ir nepieciešams ar citas atlikušās dienas, kad viņš nav izmantojams. Ņemam viņu nost, jo jumta bagāžnieks ir liels gaisa pretestības iemesls, kas ļoti palielina degvielas patēriņu. Ievērojot šo braukšanas ekonomisko stilu, degvielu tādā veidā var iekonomēt, kā nu kuram tas, protams, izdodas, bet pat līdz 30% no parastā degvielas patēriņa. Nav obligāti jābūt pieredzējušam braucējam vai autosportistam, to jau var iemācīties jebkurš, kuram ir tiesības un kurš ir apguvis braukšanas mākslu, un vienkārši censties pieturēties pie šiem nedaudzajiem, bet ļoti būtiskajiem faktoriem, ko es minēju, tikai ar to vien, kad mēs sāksim plūstoši braukt un pa brīdim paripināsim brīvgaitā, 30% mēs nesaekonomēsim. Te viss ir jāskatās kopumā un jācenšas arī to ievērot. Un tagad visi, kad grib pārbaudīt savas automašīnas ekonomiju un būt pārsteigtiem par jaukajiem ekonomiskās braukšanas rezultātiem, laipni aicināt uz eko-orientēšanos ralliju 31. maijā pie Alfa centra. Visu labu!